Labvakar, mani mīļie, mazie un lielie pasaku draugi! Šo piektdienu Kultūras pilī Ziemeļblāzma pulksten 18. būs iespēja satikties ar mani, kā arī ar Sivēnu un Sarkangalvīti izrādē Kur pazudis vilks. Biļetes nopērkamas biļešu paradīzē un biļetes cena ir 5 eiro. Būs iespēja gan ar mani aprunāties, gan nobildēties ar pasaku varoņiem un arī mani. Bet šajā vakarā es jums piedāvāju noklausīties Eno Rauda pasaku, kā meža cūka audzēja kartupeļus. Meža cūkai bija ienācis prātā audzēt kartupeļus. Tad man allaž būs ko mutē likt, viņa teica saviem draugiem. Nebūs jāmēro tāls ceļš, kad uznāks kāra pēc kartupeļiem. Viņa izvēlējās kādu klusu meža klaimiņu, kas likās visādi piemērots kartupeļu laukam. Zeme bija līdzena un augsne pietiekami irdena. Sākumā laikam vajadzēs izdzīt vagas, meža cūka savā nodabā prātoja. Citādi kartupeļu laukam nebūs nekāda izskata. Viņa mazliet pabakstīja ar šņukuru zemi, bet tad pārdomāja un likās mierā. Kā man dzīties pēc lepnuma? Ja vagas neiznāks pietiekami taisnas, meža iemītnieki ņems vēl un izsmies mani. Tā viņa arī atstāja lauku neapartu un nolēma kartupeļus kaut kā iebakstīt zemē. Pēc pāris dienām meža cūka ieradās savā laukā stādīt kartupeļus. Viņa atstiepa maisu sēklas kartupeļu līdz laukmalai, bet tad pakausi klasīdama sāka prātot. Man šie sēklinieki ir vislabākās šķirnes kartupeļi. Būtu nu dien dīvaini, ja es tik dārgu mantu veltīgi izniekotu. Labāk atstāšu šos kartupeļus sev, toties vasarā nākšu šo lauku labi bieži rušināt. Meža cūka aizstiepa savu maisu atpakaļ uz mājām, iebēra kartupeļus podā un izvārīja veselu lērumu kartupeļu biezputras. To viņa ēda un ēda līdz pat vakara blāzmai. Dzīve ritēja parastā gaitā, un pēdīgi pienāca kartupeļu rušināšanas laiks. Nu, meža cūka atkal devās uz kartupeļu lauku, nopietni apņēmusies ķerties pie šā darba. Kartupeļi katrā ziņā jāaprušina, jo tas ir sevišķi svarīgi, viņa spriedelēja. Ja kartupeļus neaprušina, tie labi neaug un paliek sīki kā ozolzīles. Taču nebija vēl meža cūka šņukuri pie zemes piedūrusi, kad jau galvā tai iešāvās pavisam cita doma. Neuzartu lauku aprušināt nu dien būtu jocīgi. Kā lai rušina, ja pat vagu nav? Tad jau visi meža iemītnieki nez, ko par mani domās. Labāk atstāšu lauku tādu pašu, toties rudenī labi cītīgi uzlasīšu visus kartupeļus. Meža cūka devās mājup. Līdz pašam rudenim viņa vai nu zvilnēja zem kāda krūma vai slaistījās pa mežu. Bet, kad pienāca kartupeļu novākšanas laiks, viņa atkal ieradās savā laukā, lai novāktu ražu. Meža cūka rūpīgi sarindoja gar kartupeļu lauku kastes un naski ķērās pie darba. Bet liels bija meža cūkas pārsteigums, kad viņa pamanīja, ka raža ir pavisam bēdīga. Lai kur viņa grūda savu šņukuru, no kartupeļiem nebija ne smakas. Te tev nu bija, meža cūka pārsteigti norukšķināja. Kartupeļu lauks ir, bet kartupeļu nav. Uz brīdi viņa iegrima dziļās pārdomās, taču beidzot atzina, ka tas vēl nebūtu nav pats bēdīgākais. Labi vismaz, ka es te neesmu pārmērīgi nostrādājusies, viņa samierinājusies nodomāja. Ja es būtu šo lauku uzarusi, kartupeļus iestādījusi un pēc tam vēl aprušinājusi, tad nu gan šī nožēlojamā raža mani pagalam sarūktinātu. Un šī vakara pasaka ir beigas. Lai tev labs miedziņš, ar labu nakti un tiekamies piektdien koncertā Kultūras pilī Ziemeļblāzma pulksten 18. Izrādē Kur pazudis vilks. Atā!